Labrīt visiem! Esiet sveicināti e-rēķinu seminārā, ko organizē Likta sadarbībā ar partneriem Jumis Pro un Horizon. Tiešām prieks par visiem dalībniekiem un lielo interesi. Protams, e-rēķini šobrīd ir aktuāla tēma, jo tuvākajā laikā būs jāsāk izmantot e-rēķini saziņā starp uzņēmumiem. Jau šobrīd e-rēķini tiek izmantot saziņā ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, tāpēc tēma ir karsta un par to arī mēs gribam runāt šodien. Mazliet sākumā dažos vārdos par Likta. Likta ir lielākā Latvijas IKT asociācija, vairāk nekā 140 biedri. Un esam apvienojuši gan nozares vadošos uzņēmumus, gan augstskolas, dažādas izglītības iestādes, gan arī fiziskas personas, IKT nozares profesionāļus. Un Likta darbojas ļoti daudz dažādos virzienos. Mums ir vairāk kā 20 darba grupas. Viena no tām ir arī e-rēķini. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs šo rīkojam, jo ir uzkrāta liela pieredze. Un mēs gribam ar to dalīties, lai jums būtu vieglāk ar šiem rēķiniem strādāt. Pavisam īsi par Likta biedru ieguvumiem. Faktiski Likta ir tā platforma, kas apvieno vadošos nozares uzņēmumus un veido pieredzi, veido dažādas likumdošanas izmaiņas, apkopo statistiku. Esam arī LDDK, LTRK sastāvā. Faktiski tā ir tāda platforma, kas apvieno nozares līderus un arī esam atvērti jauniem biedriem. Viens no ieguvumiem, kas ir Likta biedriem, ir apmācību iespējas, izmantojot ES fonda projektu finansējumu. Tad arī ir Likta mājaslapā par šo vairāk informācija. Vēl viena aktualitāte, kas šobrīd ir, Likta ir digitālās nedēļas koordinators Latvijā jau vairākus gadus. Un tieši nākamnedēļ ir šī gada digitālā nedēļa. Ir mums vairāk kā 100 partneri, gandrīz 300 pasākumi visā Latvijā, tā kā arī aicinām piedalīties. Visa informācija ir mājaslapā e-prasmes.lv. Tad pirms es pārietu pie e-rēķinu tēmas, mazliet par nozares statistiku, ko mēs arī apkopojam katru gadu. Jāsaka, ka nozare visus šos gadus ir augusi arī neskatoties uz Covid un ģeopolitiskajiem izaicinājumiem. Mums šobrīd, tad pēc pēdējiem datiem, kas ir centrālās statistikas pārvaldes dati par 2024, ir gandrīz 45,000 strādājošie IKT nozarē. Tā veido 7,1% no IKP. Un arī tiek maksāt būtiski nodokļu apjoms, kas sastāda vidēji 8,1% no visiem nodokļiem. Un 5,79 miljardi IKT nozares apgrozījums. Par eksportu IKT nozare ļoti veiksmīgi darbojas. Eksportā ir viens no top 3 eksportētājiem visās nozarēs. Un ir līdzsvarā šobrīd tas nozares apgrozījums eksportā un iekšzemes apgrozījums. Un te var redzēt arī kopējos. IKT pakalpojumu eksports, jāsaka, strauji aug, viņš jau tuvojas IKT produktu eksportam un ir sagaidāms, ka viņš pārsniegs, jo ir vairāk pakalpojumu, ko mēs eksportējam. Tagad par e-rēķinu ieviešanu Latvijā. Es gribēju mazliet pakavēties pie vēstures. Likta bija pirmā organizācija, kura uzsāka darbu pie e-rēķinu ieviešanas Latvijā. Mēs centāmies arhīvos atrast informāciju par to, kad tika izveidota Likta e-rēķinu darba grupa. Ir skaidrs, ka tas bija vairāk nekā pirms 10 gadiem jau. Tad visu šo laiku es teiktu, ka ir sasniegumi, bet nav varbūt gājis tik ātri, kā gribētos. Likta e-rēķinu darba grupa tā ir tāds fórums, platforma, kurā ir gan valsts pārvaldes iestādes, ERP sistēmu izstrādātāji, pakalpojumu sniedzēji, bankas, valsts ieņēmumu dienests un citi. Šī darba grupa ir atvērta, viņā var iesaistīties.
Tad var rakstīt vienkārši uzlikt e-pastu un iesaistīties, ja jums ir kādas idejas vai vēlaties dot pienesumu šim ceļā uz e-rēķiniem. Pirmā aktivitāte, kas mums bija, aizņēma diezgan ilgu laiku, bija dažādu e-rēķinu standartu analīze. Tad mēs diskutējām, kas tad būs tas piemērotākais Latvijai. Un es domāju, tur eksperti tālāk padalīsies par šo tēmu jau detalizētāk. Tad viens no tādiem pirmajiem grūdieniem likumdošanas dokumentiem, kur parādījās šī prasība izmantot e-rēķinus, bija Eiropas direktīva par publiskiem iepirkumiem. Tad arī vēlāk tika izstrādāts Eiropas vienotais e-rēķinu standarts. Un arī kopīgi likt e-rēķinu darba grupā strādājam pie izmaiņām Latvijas likumdošanā. Un faktiski jau labu laiku Latvijā bija iespējams izmantot e-rēķinus. Tagad ir prieks par to, ka tas tiek darīts plašāk. Un, protams, to arī panāk tas, kad ir virknē gadījumos e-rēķini ir obligāti. Ja, kā jau minēju, sākumā ieviešana negāja tik ātri, jo trūka informācijas. Bija arī tāda izpratne, ka PDF dokuments arī ir e-rēķins, un tāpēc ļoti daudz gan likta, gan dažādi likta biedri, partneri iesaistījās tajā darbā, lai popularizētu, lai stāstītu, skaidrotu, kas ir e-rēķins, kādas ir šīs priekšrocības gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem. Šobrīd likta e-rēķina darba grupā strādājam pie vadlīnijām, jo ir konstatētas diezgan daudz dažādi jautājumi, nianses, problēmas. Un tāpēc šīs vadlīnijas būs tas dokuments, kurā arī uzņēmēji varēs ieskatīties, lai šī e-rēķina aprite noritētu raiti un efektīvi. Tas īsumā no manas puses paldies. Un noslēgumā vēlos teikt paldies visiem lektoriem. Mums tiešām ir ļoti reprezentatīvs lektoru loks. Un novēlu visiem produktīvu pasākumu. Pasākumā būs pieejams arī ieraksts. Tā kā arī pēc tam varēsiet sekot, ja šodien nepagūsiet noskatīties visu. Lai mums ir veiksmīga diena. Paldies!